Sveiciens līzumiešiem valsts svētkos. Mēs šobrīd 4 cilvēki no Līzuma atrodamies Francijā. Un atšķirībā no jums, kur valda ziema, šeit ir normāls rudenis. Un, protams, tuvojas 18. novembris un viņš jau ir pienācis. Un arī mums, esot šeit svešumā, varētu teikt, citā zemē, ir savas arī pārdomas un sajūtas par mūsu valsti. Mēs šobrīd gribam ar to dalīties. Tad, ko jums nozīmē Latvija šeit? Man Latvija nozīmē mājas, ģimeni un draugus. Man arī, man galvenokārt Latvija nozīmē cilvēkus, pašai sevi, vietas un zeme pati arī, bet tas man viss asociēs ar cilvēkiem. Jā, man atkal liekas, gribas domāt, es nezinu, kā tev, Alis, bet man, piemēram, ir tā, ka es varu nebūt fiziski Latvijā, bet es Latviju varu nest sevi iekšā. Tas nozīmē ar kaut kādām rīcībām, darbībām, kā es ikdienā izturos. Es varu rādīt labu piemēru par mūsu zemi. Piemēram, arī lasot šobrīd ābolus, es varu apzinīgi pildīt šo darbu un radīt iespaidu, ka latvieši ir ļoti čakla un strādīga tauta. Vai, piemēram, es varu vienkārši ikdienā nesāt savu latviešu somiņu, Latvijas uzrakstu vai rokas sprādzīt no Latvijas un arī nest kaut kādas tradīcijas šeit. Jā, man arī ir tā, ka vairāk Latvija priekš manis ir cilvēki, ģimene, daba, bet man ir tā, ka es esmu Latvijā, tas to īsti nenovērtāju un nepadomāju, kas man tas ir. Bet tā, ka es esmu te vai biju tā kā Anglijā, un uzreiz ir tāda sajūta, jā, tā ir ģimene, draugi, ka man atkal gribās uz Latviju, atkal gribās padzīvot tur vismaz kādu laiku, ja arī es braukšu kaut kur citur. Jā, palielam tā. Viennozīmīgi man šķiet, ka mēs arī šeit, kā mēs to Latviju nesam, mēs šobrīd esam sapazinušies ar vietējās kopienas cilvēkiem. Šeit ir vietējās kopienas centrs, kur cilvēki vienkārši tiekas, bauda vīnu, sarunājas un ēd. Ļoti daudz ēd. Jā, un tad mēs arī runājam par Latviju. Piemēram, 18. novembrī, tas ir tieši šovakar, mēs taisam latviešu nacionālo vakaru. Mēs rādīsim, ko mēs ēdam. Rādīsim Līzuma filmu. Jā, kā mēs dejojam un dziedam video. Jā, un dažas arī spēles varbūt uzspēlēsim, kas ir latviskās spēles un ēdīsim latviešu ēdienas. Un es domāju, ka tas ir labs iemesls, kā mēs varam parādīt Latviju citiem. Un varbūt man nāk prātā šeit, man liekas, Knuts Skujnieks teica to tekstu, ja frāzi par to, ka latviešu jauniešiem jābūt kā bitēm, kas dodas vākt tā kā medu jeb nektāru uz ārzemēm, ievāc pieredzi, dažādas lietas un pēc tam aiznes atpakaļ uz savu dzimto vietu, uz Latviju. Es domāju, ka tas tāpat, jā, un ka tā Latvija ir sirdī un bieži vien jau tā sirds būšana ir tāda svarīgāka un bieži vien ar tiem saviem darbiem mēs varam parādīt, ka mēs esam latvietis un kāds ir latvietis. Latvietis ir centīgs, čakls, pārāk prātīgs, kārtīgs, perfekts. Mēs ļoti labi parādām. Mēs esam tādi latvieši. Es domāju, ka par mums ir labs iespējas. Par mums, līdz ar to par jums. Jā, man liekas, tas ļoti svarīgi arī katram latvietim esot svešumā vai tālumā parādīt to mūsu zemes latviešu sīkstumu un to vēlmi strādāt, gribēt mainīt lietas. Un tas, manuprāt, ir pats svarīgākais. Ja vēl tā padomā, vai kaut kas nāk prātā, vai jūs gribat kaut ko novēlēt līzumiešiem šobrīd valsts svētkos? Es gribu novēlēt visiem sākt ar sevi, un tad viss aiziet tālāk. Nevainot tik daudz valdības slikta, valsts slikta, viss, kaut kā tādā garā. Vienkārši sākt ar sevi, ar savu ģimeni, tad viss aiziet tālāk un tālāk. Jā, es uzskatu, ka Latvijai tie esam mēs. Nevis kaut kas, tie, kas tur ir priekšā. Viņi arī, bet galvenokārt mēs paši. Jā, mans novēlējums būtu sākt ar sevi. Un uzdrīkstēties būt pašiem, un uzdrīkstēties riskēt. Un uzdrīkstēties darīt jaunas lietas. Un nevienmēr viss jaunais ir slikts. Jā, un sataisīt Līzumā kopienas centru. Jā, mēs to varam izdarīt. Vajag atrast vietu. Un tādēļ mēs jums novēlam priecīgus svētkus Līzumā, un vēl mēs jums novēlam
Daudz laimes! Thank you very much.